Charlie. Charlie. Līdzjutēji un atbalstītāji šīs dienas, šī rīta centrālajam notikumam Virves vilkšanas sacensībām. Šobrīd, ja jūs paskatieties šeit uz šo nožogoto sektoru, jūs ieraudzīsiet mani. Tagad es cenšos noteikt Virves garu. Pēc konkrētām aplēsēm tām ir jābūt 400 metru garam. Lai pārliecinotos, jūs varat piedalīties šajā procesā. Visi, kuri vēlas piedalīties lielās Virves vilkšanas sacensībā, lūdzu reģistrēties reģistrācijas teltī tuvāk Triangula bastionam. Vēlreiz atgādinu, ka šajās sacensībās savu patriotismu un piederību Daugavas labajam vai kreisajam krastam varēs apliecināt ik viens, neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat. Vai nu laba, vai kreisajā krastā. Dārgie Rīgas viesi, atgādinu, ka Virves vilkšanas sacensības bija kādreiz iekļautas Olimpiskajās spēlēs. Virves vilkšanas sacensības ir kļuvušas par tradīciju atjaunotu Olimpiskajās spēlēs. Charlie. Un kāpēc? Lai šo ierosmu mēs nesmeltos šeit šodien, jo pavisam pēc īsa brīža